Šajā Tavs Auto TV pie mums viesos cilvēks, kuram autorallijā patīk braukt skaisti. Laikam jau man būtu grūti sev iedomāties bez braukšanas, ātras braukšanas un tā sevis piepildījuma, ko dod tāda sānslīde vai sevis izaicināšana un ķer to robežu starp sanāks, nesanāks, ātri, netik ātri un skaisti un netik skaisti. Vērtējam pirmo Kia elektroauto, kurš taps Eiropas rūpnīcā. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Sveicieni! Man patiešām ir prieks, ka pie savu viedierīču ekrāniem atkal esat kopā ar Tavs Auto TV. Un šajā epizodē mēs jums pastāstīsim par šo futuristiskā paskata elektroraķeti. Kia turpina paplašināt savu elektrisko modeļu saimi, un jaunākais tās pārstāvis Kia EV4 varētu teikt ir solis pretim nākamajai kompaktu, tajā pašā laikā praktisku, tehnoloģiski modernu un galvenais cenā pieejamāku elektroauto paudzei. Laižam, paskatīsimies, uz ko tas ir spējīgs. Un dodamies ceļā kopā ar Kalvi Blūmu, rallija braucēju, kurš autosportista gēnu mantojis no tēva un beidzamajos gados kļūst arvien pamanāmāks, tajā skaitā startējot arī ārpus Latvijas, piemēram, Polijas leģendu rallijā. Viņam ir īpašs stāsts par ceļu pie rallija auto pēc Tomija Makinēna Evo 6 parauga. Turklāt Kalvis izveidojis uzņēmumu Forever Classic, tirgojot plaša spektra fanu atribūtiku un aktīvi veidojot savu atbalstītāju kopienu, jeb emocionālu saikni ar uzticamākajiem rallija skatītājiem. Priekš maniem rallijas noteikti nav sporta veids un dzīšanās pēc sekundēm un simtaļām. Kaut gan, protams, es vienmēr uz ralliju braucu ar pilnu atbildību un tiecoties pēc augstākiem mērķiem, pēc uzvaras vai pēc savu labākā rezultāta. Tas ir patīkami to kausiņu saņemt, bet tas absolūti nav tas, pēc kā es dzenos. Tas rallijs ir tāds tā kā dzīvesveids, tā kā sevis piepildījums, savus sapnīšu piepildījums. Es sevi vispār nevaru iedomāties bez autosporta. Runājot par dinamiku un tehniskajām lietām, šī auto motors ir novietots priekšā, līdz ar to tam ir priekšējo riteņu priedziņa, jauda pilnībā pietiekami 204 zirgspēki, savukārt griezes moments, kurš, kā zināt, pieejams jau no nulles motora apgriezieniem, 283 Nm. 100 km/h šis auto sasniedz 7,4 sekundēs. Un vēl interesanti, Kia EV4 ir zīmola pirmais pilnībā elektriskais transporta līdzeklis, kas tiks ražots Eiropā. Kia vienīgajā Eiropas rūpnīcā Slovākijā. Jā, protams, es piekrītu, ka ir jāiet laikam līdzi un elektrība ir jaunais trends vai jaunais virziens, bet par mani subjektīvi pasauli ir iekārtot tā, ka es savā dzīves laikā vienmēr varēšu izbaudīt iekšdedzes dzinēja piedāvātās īpašības vai to baudu. Tas, protams, mans subjektīvais viedoklis, bet tā elektrība nāk iekšā un viņa paliek arvien ērtāka, loģiskāka, izmantojamāka un viņa ar mums, kur vairāk, kur mazāk, bet noteikti viņa sadraudzējās ar mums. Protams, tas pirmais rāviens ir foršs, nenoliedzam tam elektroauto, tas tā atsaucība uz pedāli, tas pirmais slēdzīts ir kapitāls, tas tā kā ir ieslēgt virtuvē gaismu no rīta, tev ieslēdz un ir. Šeit arī uzreiz viņš momentāli pātrinās un viss notiekās. Tas ir plusiņš. Kia EV4 rāda, ka elektriskie auto kļūst arvien gudrāki. Tā viedā reģeneratīvās bremzēšanas sistēma pati samazina ātrumu pirms krustojumiem vai līkumiem, padarot braucienu pludināku un taupīgāku. Interesanti, ka EV4 spēja arī dalīties ar enerģiju, darbināt ierīces, apgādāt māju un pat nodot elektrību atpakaļ tīklā. Līdz ar to var apgalvot, ka tas ir auto, kas domā ne tikai par kustību satiksmē, bet arī par enerģijas kustību, proti elektrības apriti. Manuprāt, elektroauto ir labs un, teiksim tā, izdevīgs un, ļaušos teikt, jēdzīgs. Tad, ja tev ir kaut kāda zināma sava privātā infrastruktūra, kas tev var šo procesu tādu, ne paunpilnu, bet jēgpilnu radīt, ja tev ir, teiksim, mājās saules baterijas un saslēgts tīkls un akumulators, kur pa dienu arī salādēt to bateriju un pēc tam pa nakti esot mājās nādot to visu enerģiju mašīnai.
tev veidojas tāds loģisks aplīts, kur tās visas, teiksim, elektrības saistītās komponentes pareizi strādā tavā virzienā, tad tas elektrostāsts ir saprotams. Vizuāli EV4 turpina attīstīt Kia izstrādāto zīmola dizaina filozofiju Opposites United, kas, kā apgalvo tās radītāji, sevi apvieno kontrastus, spēku un eleganci, dabu un tehnoloģijas. Jāsaka, pateicoties zemajam Tigerface degunam un garajai silueta līnijai, kas īpaši izceļas sedan versijā ar tā dēvēto long tail, EV4 izskatās patiešām dinamiski, pat futūristiski, piezīmējot tam spārnus un šķiet tas pacelsies gaisā. Jā, izvēloties ikdienas braucamo, es cenšos vienmēr to skatīties tā paredzami un ar skatu nākotnē. Gribās atrast to automašīnu, kurai tā tirgus vērtība tik ātri nekrītās. Tas no tāda ekonomiskā viedokļa vai kā mēs to varam nosaukt. Vēl ko es skatos, kad iznāk ļoti daudz jaunas automašīnas, un viņas uz pirmo brīdi ir tādas ļoti stilīgas vai kā teikt, seksīgas vai tāds ļoti pievilcīgas, foršas, bet ir jāmāk noķert tas moments un saprast, cik ilgi tā mašīna tāda stilīga būs. Viņa iespējams ir stilīga pusgadu, gadu vai 2 gadus, pēc tam tā moda tik ļoti mainās un viņa vairs pat ir nevis tāda, ka paliek neitrāla, bet paliek absolūti nestilīga. Nesaukšu piemērus, bet es tā ievērojos, ka tas tā notiekās. Domāju, ka nemeloši sakot, ka beidzamajos gados ir novērojama tendence kompaktās un pat mazās klases automobiļos neskopoties ar ekstrām, kuras piestāvētu pat premium klases automobiļiem. Arī EV4 nav izņēmums. Šeit salonā šķiet ir viss vajadzīgais un reizē nav nekā lieka. Man šķiet, ka var ātri novērtēt jaunas mašīnas vai ne tikai mašīnas, jau ko dzīvē jaunu, kad viņa ieeja, ka vai tev kaut kas uzreiz besī. Šeit uzreiz nebesī nekas. Tā kā to es varētu vērtēt uzreiz jau kā plusu. Salona apdare šeit forši tāda kā audumiņš ir, tur, kur citreiz uzšo jādu, bet šeit uzlikts audums, kas man patīk, ka tāda zaļa, pat nedaudz sportiska, varbūt līnija kaut kur parādās, kas arī man ir manai acī tīkama. Rekā viņš laikam redz, ka es neskatos ceļa, man rāda kaut kādu atstiņu ekrānā. Jā, baigi interesanti. Gudra mašīna. Šķiet, ka aizmugurē aiz manīm arī ir diezgan liels cilvēks iesaisties. No ārpus viņš varbūt izskatījās nedaudz mazāks, bet izskatās, ka aizmugurē ir diezgan daudz vietu un varētu būt ērti sēdēt. Bagāžas nodalījums šķiet, ka varētu būt lielāks. Tātad EV4 ir radīts par pamatu ņemot to pašu platformu, kas jau veiksmīgi izmantota tā lielākajos brāļos vai māsās EV6 un EV9. Lai gan tam nav 800 voltu sistēmas, kā iepriekš minētajiem modeļiem, tā uzlādes laiks ir līdzīgs un efektivitāte ir ļoti augsta, kas norāda uz rūpīgi optimizētu enerģijas pārvaldību un akumulātoru dzēsēšanas sistēmu. Atkarībā no versijas tam ir vai nu 58 kWh vai 81 kWh bateriju bloks, un ar lielāko no tiem EV4 nobraukums pēc VLTP datiem sasniedz līdz pat 630 km, bet uzlāde no 10 līdz 80% aptuveni pusstundu. Redzēju, cik ir palikusi daudz bateriju un cik kilometru vēl var nobraukt ar visu to, kad es te viņu centos bišķiņ paprovicēt un pagāzēt un saprast, cik te viņš var ieskrieties ātri, cik nevar. Tad, protams, viņš uzreiz izrēķina, cik palicis tādā stilā braukt. Diezgan daudz. Patīkam pārsteigts par to. Starp citu, jaunais Kia EV4 ir oficiāli iekļauts starp Eiropas gada autobalvas finālistiem. EV4 un vēl 6 citus modeļus no 35 pretendentiem izvēlējās 60 žūrijas locekļi, kas pārstāv 23 Eiropas valstis. Korejas zīmols starp Eiropas gada auto finālistiem tādējādi ir iekļuvis jau 8. reizi. Un kā šodien pārliecinājāmies, ne bez iemesla. Paldies, ka šoreiz skatījāties un tiekamies jau drīz atkal. Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.